Vakar bijām piekustuši šodien no Como ezera atbraucām atpakaļ uz Kentauro, kur nomējām mašīnu pie lidostas un pagarinājām pa 2 dienām, jo ir 30 grādu laukā un negribas braukāt ar sabiedrisko vai metro. Tā kā 36 eiro pa 2 dienām plusā sīkums. Bet toties brīvībā. Brauksim uz Milānu. 4 joslas uz Milānu. Pirms Milānas kafiju jāpadzer. Nu, protams. Kur tad citur? Rekārt, čipa čipsi. Samaksā vienā kasē, tad kafiju jāsaņem otrā kasē un vēl automāts ir. Nav skaidra nauda, bet to izvēlies. Un tad maksā automātu. Tur ņem produkciju, saņem vinčiki 19 eiro. Tādi. Te mīnus 20. 15 eiro lielāks. Aplī, 3. izeja. Turies pa labi, tad gries pa labi. Mums tādu tramvaju sen nav. Ar koka durviem. Ak, Dievs! O grabaža! Mūsu tramvajs 14. Šitie nelaiž mūsu tramvaju. Stāv priekšā. Cerams, tur kondička ir ārā 3-1 grāķi. Nāc. Jābrauc 6 pieturas, ar kājām būtu 2 reizes ātrāk. Biļeti nenopirkām, jo nezinām, kā to izdarīt reāli. Nav te automāti, tā kā Rīgā. Caur internetu tur kaut ko piedāvā uz dienu pirkt pa 12 eiro. Neko nevar saprast tā. Kaut kur
pasēdēt, apskatīties, kā tas notiek šeit. Tas būtu kā uz laiku notiek. Neiesaku braukt ar tramvaju. Tur tālāk iela tukšā, mums priekšā stāv mašīna virkne. Un tramvajs vienkārši nebrauc. Saka, ar kājām ātrāk, tiešām ļoti lēni iet, ļoti. Mēs esam klāt. Metrostācija ir tieši blakus. Tie veikali bija tur, tie lielie. Jā. Viņa tepat arī ir. Operamēl policijai. Ieliksi brilles. Tā ir Milāna, jā. Ko mēs gribējām? Milāna. Te būs vēsāks, domāju. Cilvēku jūra. Tā kā Boloņā. Tur arī bija līdzīgi. Un pat te cilvēki apstājas un viss. Jau popit. Iet malā. Apstājās savos telefonos. Sunim grūti. Pa labi, pa kreisi. Te kaut kur tas builis bija, kur griezties vajag. Reku. Tur vajag uzkāpt un griezties. Reku te. Tur jau caurums izberzēts. Nu,
Tad būs nauda. Tur jau caurum šī galīgs. Nē, vienkārši jāgribas. Nē, nu papēdījā. Bet viņiem ir izbildīts. Tas caurums zini, kur atrodas uz boiler? Mucha fortuna, Uz boiler spēku. Pajautā. Nu, pa daudz tu jau dži. Un cik reizes vajag griezties? Yes. Pirmo reizi zupu ēdīsim. Tu jau vari uzreiz pasūtīt. Labi. Pasūtījām 2 zupiņas un kafiju kapučino. Tad atnesa kaut kādu figņu. Komplimentu. Tas ir komplimentu no šefpavāra. Bet tas ir kāds 2., 3. jau, jā? Tas saldējs ir. Gentlemen. Okay. 2. Gaisma. Nu jā. Smuki. Viss kā pienākas tādās vietās. Šodien atpūta agro fermā šeit. 23 kilometri no Milānas. Jūlijas pirmdienā iesim šodien ēst lauku brokastis ekskluzīvās ar rīsu kaut kādu. Nezinu, ko. Te jau redzēs. Klausums. Atkal. Skatīties brīnumu, rīsa brīnumu. Te jau vaļā. Jāstolpust. Kur tu izgāji? Tur jāiet. Labi. Rīsa lauki, ko viņš mūs to liekt iebaros ar. Putni gaida tevi. Nē, nu. Tesla stāv vēl. Un vēl viena mašīna atbraukusi. 3. Jā, un saimniecīte ar Alfa Romeo. Tur ir rāti. Balvaši. Recepšana rooms. Jā, un tur laikam viņš pats dzīvo. Vai?
iekārtas. Skaidrs. Varam iet atpakaļ. Kas tas paver? O, kas te guļ? Bože man. Čau. Tu jau rūt uzreiz, jā? Tu tāds labs esi, jā? Pieradis? Nebaidies? Nu, tur ir iztraucējumi. Guļ. Tu balošu ķer, jā? Baļķīts. Un tā arī. Un tie ir īsi viņu. Vēl jau nav 7. Tādi tie lauki, šitie ir īsi lauki. Viņi izrādās rīšus audzē, jā. O, saules baterijas uz jumta, malači. Un te ir tie rīsi. Lauks rīsa. Vēsturiskas liecības. Pieņemtā, atpūtā, uztaisītā, braucam uz pilsētu Pāvija saucas.